Tad tas jautājums ir tāds, ja tā ir otrs lieta, kāpēc tu nenēsā, piemēram, bēngas cirvīti kaklā pakārt vai autisko krēslu pakārt kaklā vai zobenu, tā kā teikt, pakārt kaklā, bet tie visi ir nāves sodīgi, tāpat kā krusts. Tad tā atbilde mums kā kristīgiem cilvēkiem, kāpēc mēs lietojam šo krusta zīmi, ir tā, ka šī zīme mums ir svarīga, tāpēc, ka caur šo nāvi mums nāk piedošana. Caur šo krusta nāvi mums nāk piedošana. Ja Kristus būtu nogalināts ar piemēram, bēngas cirvīti, mēs visi nesātu cirvīšu. Jūs ir kādiem jautājumiem. Tā būtu mūsdienu ļoti izplatīta simbols, ko mēs nesātu. Jo tas nav tāpat vienkārši simbola dēļ. Tas ir tāpēc, lai mēs atkal un atkal paceltu acis uz krustu, piemēram, baznīcā vai pacelt acis uz baznīcas torni, ja, kur atkal ir krusts pašā augšā, vai mēs mājās esam kādu lūkšanu vietu izvēlējušies, kur mums ir ielikts vai krucifiks pie sienas vai kā, lai mēs ieraudzītu, kas tā ir par mīlestību un cik tā ir dziļa, ka tā ir caur šo krustu nāvi, lai mums nāk piedošana. Ja? Tāpēc. Un, jūs zināt, es varbūt to tā var pateikt, tad krusta nāve pēc savas būtības tā bija nosmukšana. Ja? Tas nebija nekas, tā nebija nosinošana vai tā nebija kaut kas tāds, tā bija nosmukšana. Jo tāpēc arī viņi bija izvēlēti kā visnopilnākā nāve un Kristus to ņems uz sevi. Ka cilvēks, kurš ir piesists krustā, viņš ir respektīvi pakārts uz savām šīm te, uz rokām, un viņa kruškurvis nepārtraukti spiežās virsū plaušām un smacēm nost. Un, lai viņš varētu ievilkt gaisu, viņam ir ar visām sāpēm, viņam ir jākarājās un jāatspiežās to nagu, kas viņam caurdodas kāja. Un tas ir nopilna nāve. Un es pat teiktu, šī nopilnā nāve tādam veselīgam cilvēkam ilgst 3 dienas uz problēmu. Tā ir tāda ilgstoša. Tā kā Kristum šī gadījumā viņš jau bija tik tālu sists, tik tālu mocīts pirms tam, ka viņam šī nāve iestājās ļoti drīz pēc tam, kad viņš ir piesists krustā. Tā kā tas ir tas. Tā kā runājot par krusta nāvi, tiešām, es teiktu, mūsu pestītājiem ir bijis šī gadījumā tas nopilnākais sods. Un pie tam vēl Bībelē ir arī sacīts, ka nolādēts lai ir tas, kurš karājās pie koka, respektīvi tas, kurš ir piesists šajā. Tā kā ir teikt par to, ka viņš ir nolādēts. Ja? Un šī gadījumā mēs arī sakām, ka Kristus šo lāstu ņem uz sevi. Un šī nomiršana ir reāla. Tā nav kaut kāda fikcija. Jo kādreiz kādas teorijas domā par to, ka Jēzus jau tikai bija paģības vai vēl kaut kā, šī nomiršana bija reāla. Un to arī mēs lasām Bībelē, kā pēc tam, kad tagad šie priesteri lūdz, lai sasit šiem krustā sistajiem lielus kaulus, respektīvi, lai viņi vairs nevar atbalstīties uz lieliem, bet ātrāk nosmoku. Pie Kristus pieejot, viņi nesatiec šos lielus, ja? Bet redzēja, ka viņš ir nomiris. Un, lai pārbaudītu, vai tiešām viņš izliekās, varbūt ir paģības un tā, tad viņam iedūra šo šķērpu sānā, lai pārliecinātos, ka tiešām viņš ir nomiris. Un ko tas nozīmē? Tie, kas anatomiju mācījušies vai kā, zina to, ka tad, kad cilvēks ir nomiris, tad vēdera tuvumā sakrājās šīs, viņš tāpēc teikt ūdens. Ja? Un šī gadījumā, iedurot šeit, var redzēt, ja tur tiešām krājās šis ūdens, tad viņš ir miris cilvēks. Ja tur nebūtu ūdens, tad viņš nebūtu miris, viņš izliktos. Tā bija tāda specifika, kāpēc arī var redzēt, ka Jēzus vienmēr tiek attēlots, lai iedurt šo te vietu. Tas nozīmē to, ka viņš tiešām ir nomiris. Nevis izlicies, kā jau daži to saka, ja viņš izlikās un pēc tam jau, kas tur ne augšām celties, ja viņš ir izlicies, tad viņš ir dzīvs uzreiz, bet tā tas nav, viņš reāli miris. Un arī abetīts viņš ir.
Mūsu valodā, atkal latviešu valodā, mēs kaut kā vairāk saprotam, mūsu tradīcijā ir tā, ka viņš tiek zemē aprakts. Tā nav aprakšana. Tātad Izrēlā tā to nedarīja. Vai nu Izrēlā apkrāva ar akmeņiem šo abedījumu vietu, vai arī, kā Jēzus gadījumā bija klinti izcirsta šī ala, kapliča, varētu tā teikt. Un tad arī šis mirušais tiek ietīts tādās drēbēs, un es teiktu arī ir tā saucamās svaidāmās zāles, tas nozīmē tāds iebalzamēšanas zāles, kas ir mirgas, ja, speciāls maisījums, un tad viņš tiek abedīts. Ja. Šī gadījumā atcerieties to situāciju, ka Jēzus tagad ir lielajā piekdienā miris, un tagad šīs sievietes pēc 3 dienām iet uz šo kapu vietu, lai viņu svaidītu. Ja? Atcerieties, Lieldienās bija šis lasījums. Ja? Ko tas nozīmē svaidīt? Tas nozīmē to, ka Kristus tika ātri tajā kapā ielikts bez šīs iebalzamēšanas. Un tāpēc viņas gāja, bet tomēr pie šī mirušā vēl šo pēdējo pienākumu izpildīt, lai iebalzamētu. Ja? Un viņas tur iet, lai to darītu, viņas arī domā, kas mums nodals šo lielo akmeni no kapa. Un tur viņas satiek šo brīdumu, kas ir augšām brīdums. Ja? Kad izrādās, ka akmens ir novelts. Un šis akmens, viņš bija tagad tāds teikt, jūs esat redzējuši dzirnakmeni, ja? Dzirnakmeni, ja? Viņš apaļš akmens liels. Un tāds, bet tikai, es teiktu, 3 metri. 3 metri tāda diametrā, tāds milzīgs akmens. Un tas akmens tiek ripināts par tādu renīti. Tad ir tāda renīte, pa kur viņš tiek ripināts, un tā renītē ir tāda iefrēzēta bedre, kurā tas akmens iesēžās. Ja? Un lai varētu dabūt, lai varētu novelt šo akmeni nost, tur vajag ļoti tiešām spēku, vai viņu dabūt nost. Un tāpēc šīs sievas iet un domā, kas mums novels akmeni. Ja, viņi saprot to, ka viņām tur 3 sievietēm nav ko mēģināt mums to darīt, vajag spēku. Lūk, tad tas konteksts. Bet tas tikai parāda to, ka reāli šī nāve ir iestājusies, reāli šī abedīšana notikusi. Un kādreiz man cilvēki jautā par to, bet kā tas ir teikts, ka 3. dienā viņš ir augšām cēlies. Kā tad tas tur iznāk? Jo ja tā paskatās, tad iznāk tā, 5 dienu viņš mīra, 6 dienu viņš tā kā atradās kapā un jau runa par svētdienu, viņš ir augšām cēlies. Ja? Kur tad kā iznāk 3 dienu? Tur iznāk tā, ka viņš esot pēc jūda laika skaitīšanas diena beidzās ar saules rietu. Tātad 6 vakarā tas ir tas laiks, kad diena beidzās. Tā kā 5 diena ir vēl tā diena, kad viņš mirst. 6 diena ir 1 diena un diena sākās ar saules ausmu. Ja? Tātad tā ir 3. diena, kad viņš augšām cēlies. Tā kā tas arī ir tāds, kad mums nesaprotam, kā tas tā ir. Ticības apliecībā mēs sakām tādus vārdus nokāpis ellē. Mums parasti saistās ar elli, ka tā ir soda vieta, vai ne? Tā arī ir soda vieta. Tātad elle nav kaut kāda vieta, kur tā kā Sātans būtu šefs, un kādreiz Dabzīvē vēl kaut kur bija tas karikatūras, ja, kur ir kā Sātans tur stāva dakšu un tad tur bija šņapdegums vāra, ja, katlā. Tas tāda nesaprašana vispār to nozīmi. Elle pēc savas būtības tātad ir šī galējā atšķirtība no Dieva. Šī galējā atšķirtība no Dieva, jeb kā Bībelē teica, galējā tumsība. Un tā nav viss teritorija, kurā Sātans valdītu, ja? Bet tā ir teritorija, vai tā ir vieta,
kura ir sagatavota, lai tur nonāktu un kā soda vietā visi šie eņģeļi, kas ir Sātana pakļautībā. Sātans pats un arī visi šie eņģeļi, lai tur nonāktu. Un tā nelaime jau ir tajā, ka tur arī nonāk tie, kuri nav atbrīvoti nodalīti no grēka. Ja? Un tāpēc mēs sakām par to, ka tas ir tik ļoti svarīgi, ka jau dzīves laikā mēs dabūjam saņemt šo grēku piedošanu un ka grēks tiek nodalīts no mums, kāda personas. Jo, ja tas nenotiek, tad ir tā, ka mēs aizējam tajā pašā soda vietā, kur ir paredzēta Sātanam un eņģeļiem. Ja? Un šī gadījumā Jēzus nokāpa ellē nevis kā soda vietā, it kā viņš būtu, viņam tas pienāktos, kā viņam pienāktos sods par kaut ko. Jo viņam nepienācās sods, jūs zināt, ne? Viņam nebija nekas, lai varētu teikt, viņš ir bēcinieks, un viņam par to būtu tas sods. Šī gadījumā viņš to nokāpa, lai pasludinātu šo uzvaru par elli, par nāvi un par vēlmu. Tātad, patiesībā es teiktu tā, Jēzus Kristus atkal atgriešanās atpakaļ tajā godības stāvoklī, kas viņam ir kā Dievam, atgriešanās atpakaļ godības stāvoklī sākās ar nokāpšanu ellē. Ka viņš ņem varu pār šo vietu. Un, protams, ka mēs varam tikai domāt par to, vai viņš tur bija, lai pasludinātu šiem jau mirušajiem šo prieku vēsti par izglābšanu vai vēl kaut kā. Tie būtu spekulācijas, ja mēs tur runātu par tādām lietām, kas tur ir konkrēti notiek. Bet mums jāsaprot, ka Jēzus tur nenokāpa, lai tur cīstu par tādiem grēkiem, mūsu grēkiem. Un augšām celšanās, kas ir brīnums, nepārpratīsim to, ka tagad kādu filmu saskatījušies par zombijiem, ja? Vai par kaut kādiem tur šitiem te mūmijām, ja, kas staigājuši. Nepārpratīsim. Augšām celšanās tā nav kaut kāda atkal uzpūšas gaļas staigāšana pa pasauli riņķī, ja? Bet tiešām tā ir jauna miesa, jauna radīta miesa. Un šī gadījumā tas ir tas būtiskais, ka Kristus ar savu augšām celšanos, viņš ceļās augšā jau atjaunotā miesā. Tā ir, es teiktu tā, viņš ir tas pats, bet šī miesa ir ieguvusi pilnīgi citu īpašības. Piemēram, jūs atceraties, un ja nezināt, tad es pateikšu, ir situācija, kad mācekļi pulcējās izbijušies par to, kas ir noticis tagad ar Jēzu. Viņi pulcējās ar aizslēgtām durvīm un viņi ir ieslēgušies. Un kas notiek? Jēzus pie viņiem iet iekšā un saka, miers ar jums. Nav tā, ka Jēzus pieklauvē un viņi atver un viņš iet iekšā. Bet Jēzus iet iekšā, tad tas nozīmē to, ka viņa ķermenis var iet cauri jebkurām šīm materiālajām priekšmetam. Respektīvi, durvis nav šķērs, lai viņš ienāktu istabā. Ne? Tad, respektīvi, viņš savā miesā ir pilnīgi citādāks. Tā nav tāda pati. Vai atkal ir citās rakstvietās runāts par to, ka vienlaicīgi viņi ir redzējuši daudz cilvēku. Tas nozīmē to, ka viņš vienlaicīgi ir varējis būt. Jā, pie daudziem. Tad, tai pašā laikā, šī miesa nav kā spokā. Tā nav tikai ilūzija, ka tā ir miesa. Tas nav tikai kaut kāds atveids kā miesa. Tātad, lai to parādītu, ja Jēzus pats saka saviem mācekļiem, vai jums ir ko ēst, iedodiet man, un viņš ēda šo zivi un mētu to, ko mācekļi bija viņam iedevuši. Tad tas nozīmē to, ka tā miesa tomēr ir reāla miesa, bet viņa ir citāda. Un tāpēc arī, kad mēs domājam par mūsu augšām celšanos, mēs nedomājam par to, kā tas tagad būs, kad tagad sāk staigāt, iedomāties situāciju par pasauli kaut kādu briesmiņu, bet mēs runājam par to, ka Dievs jaunu radīs
pilnīgi citādāk miesa. Bet tā nav reinkarnācija. Tā nav reinkarnācija tādā izpratnē. Jo mēs nepārējām kā cita persona, vai mēs nekļūstam par kaut ko citu, bet mēs esam tie paši, bet tikai citādākā miesa. Tad tas ir tas tāpat kā Jēzu. Un šī miesā, kas ir būs kā augšām celtai miesai, šai miesai nebūs tas, ko mēs saucam par grēku sekām, ir mūsu miesa. Nebūs tas, ko mēs tagad šodien piedzīvojam, ka mēs slimojam, mēs novecojam, mēs kaut kādā veidā ar savu būti, ar savu prātu, ar savu gribu, ar savām tieksmēm cīnāmies par to, kas ir labs. Šajā gadījumā atjaunotā miesa, jaunradītā miesa ir pilnīga arī tajā nozīmē, ka tā ir miesa, kas ir atkal no Dieva jau radīta. Un, ja jautā, kā var radīt, piemēram, kādu sadegušu cilvēku, vai kā var radīt kādu noslīkušu cilvēku, ja, piemēram, tā runājam, ja? Jo, zināt, visādi cilvēki aiziet nāvē. Tad atkal tas tā mazliet būtu īpatnēji, ja mēs apšaubītu, ka Dievs, kurš tikai sakot vārdu, radīja visu to, kas tagad ir visums, ja? Ka viņam būtu kaut kāda problēma, mums kaut te par molekulām salasīt kopā. Nu, tā būtu utopija. Ja? Tad, ja mēs domātu, ka Dievam tas nebūtu iespējams. Dievam visas lietas ir iespējams, tāpēc, ka mēs apliecinām, ka viņš ir visu spēcīgs un viņš ir visu valdīgs. Nu, lūk, un visbeidzot ticības apliecības šajā otrajā artikulā mēs sakām par to, ka viņš ir uzkāpis debesīs un sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tātad šeit ir pateikts, ka viņš uzkāpis debesīs sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas. Kas ar to ir pateikts? Ar to ir pateikts, ka viņš ir atgriezies atpakaļ tajā godībā vai tajā stāvoklī, kas viņam jau ir no mūžības. Jo mēs zinām, Kristus nepiedzima tikai tajā brīdī, kad viņš tika ieņemts. Tā bija viņa inkarnācija, respektīvi iemiesošanās brīdis, bet viņš tā Dievs ir no mūžības. Viņš bija tas, kurš ir radījis debesis un zemi. Un šajā gadījumā te ir jau runa par to, ka mēs apliecinām, ka Kristus ir atgriezies atpakaļ savā Dieva godībā un situācijā. Bet šī interesanti, ka kāpēc, piemēram, Jēzus sēdies pie labās rokas, ja? Kāpēc ne pie kreisās vai kāpēc? Nu, kāpēc tur runa vispār par kaut kādu roku, ja, pie kuras viņš būtu sēdies? Tas ir atkal jāsaprot tajā, ka tad, kad ir runa par labo roku, ir runa par to roku, kas ir darbīgā roka. Par to roku, kas ir darbīgā roka, caur kuru Dievs darbojas. Un šajā gadījumā mēs runājot par to, ka Kristus ir atgriezies savā godībā, mēs runājam arī par to, ka Kristum pieder visa vara. Kā debesīs, tā arī ir zemes. Un to, ko arī Kristus atgriežas atpakaļ, sākumā ir dot visa vara debesīs un virs zemes. Ja? Un tas ir tas, ka mēs varam teikt tā, ka tas ir brīnišķīgs mierinājums mums, ka mēs zinām to, ka Kristus ir tas, kurš pārvalda. Ka nav kaut kāds dusmīgs Dievs, no kā mums būtu jābaidās, ja? Tādā nozīmē. Bet ka tas ir tas pats Dievs, kas ir tik ļoti viņš mīlējis, ka viņš bija gājis caur šo krustnāvei. Tas ir ļoti būtiski. Ja? Kristum ir šī visa vārda, tas ir tas ļoti svarīgais. Interesanti vēl viena lieta. Man kādreiz cilvēki jautā, kāpēc viņš neliks tiem mirušajiem mieru? Nu, kāpēc viņš tos mirušos tiesās? Nu, vai tad mirušiem nav, ko tad viņš tos draudīs, vēl miruši. Bet saprotiet atkal, te nav runa par to, ka tagad viņš neliks mieru par tiem, kas ir miruši un kas ir kapos tādā nozīmē. Šeit ir pateikts tas, ka tad, kad Kristus
atgriezīsies, ja kā mēs sakām, Kristus otrā atnākšana, tad būs šīs pasaules laiks piepildīts, un pasaule savā būtībā būs piepildīta. Notiks tas, ka visi cilvēki vienlaicīgi nostāsies Kristus priekšā. Nebūs tā, ka nostāsies tikai tie, kas uz to brīdi būs tā kā dzīvi. Ja? Tādā nozīmē. Ka Kristus atnāks, nenozīmē, ka tie, kuri ir paspējuši nomiet, tiem noveicās. Tie tā kā teikt, tiem nav jāpēc pasaules galas. Nē, šeit ir runa par visiem, jo cilvēks jau nepazūd ar nomiešanas brīdi. Ja, tas jau nav, kad cilvēks pazūd. Un tāpēc ir tas, ka mēs sakām, ka Kristus kopā savāks visu cilvēci, sākot no Ādama, kā pirmā cilvēka, līdz pēdējā brīdī jau pieņemtajam cilvēkam, kas varbūt nebūs pat piedzīvos. Tā kā tad, kad viņš atnāks, visi būs kopā ar viņu. Kā Bībelē teikts, cik lai augšām celtos mūžīgai dzīvībai, jeb šai kopībai ar Dievu, šai mūžīgai draudzībai ar Dievu šai jaunajā pasaulē, un cik atkal, lai celtos augšā, lai stātos šī tiesneša priekšā un grēku dēļ, tad arī viņiem jātur atstumtiem šajā mūžīgā pazušanā ellē. Un šī gadījumā tā ir tā lielākā atšķirība, ko mēs varētu teikt. Mums ir bail no pasaules gala. Kā jums ir? Tad no Kristus otrās nākšanas. Jūs esat saskatījušies visādus filmus, ja? Jums ir bail. Katrā ziņā man savā laikā bija ļoti bail. Kamēr es nepazinu Kristu, tas bija viens no tādiem jautājumiem, kas man bija tāds, par ko es negribēju runāt, domāt īpaši. Ja? Ja es iedomātos, ka tagad ir pasaules gals, tad es baidītos, kā tas viss varētu būt. Bet šī gadījumā es varu tikai teikt to, ka tiem, kas jau Kristum ir piederīgi tagad, ja, caur kristību, caur ticību, tiem šī augšām celšanās diena, tiesas diena būs visbrīnišķīgākais.